viesis! Rīta viesis! Rīta viesis studijā! Ir 8:14 minūtes. Runāsim ar Kurzemes piedzīvojuma aģentūras projektu vadītāju Kristapu Ruicēnu. Labrīt! Labrīt! Kurzemes piedzīvojuma aģentūra darbies, pareizi saprotu, ir sākusi pavisam nesen. Jā, Kurzemes piedzīvojuma aģentūra izveidojās tīri juridiski 2010. gada novembrī. Jā. Un faktiski šis ir tāds pirmais projekts, pirmais oficiālais projekts, ar kur mēs tā kā tieši mārketinga ziņā ejam arī tautas valodā runāt gaisā. Ja? Jo ir tā, ka faktiski uzņēmums ir ar tendenci piedāvāt kompleksos turismu pakalpojumus Liepājā. Bet tos pakalpojumus orientēt tā, ka mēs balstīsimies tieši uz Liepājas ienākošo turismu, kur arī mēs nolēmām, ka šādas kompānijas organizācijas ir maz, jeb nav vispār. Tās turisma aģentūras, kas atrodas Liepājā, vairāk vai mazāk iet uz izejošo turismu, organizē braucienus uz Eiropu, uz pasauli. Ja? Un mēs kaut kā saredzam šo lietu tā, ka vēlēsimies strādāt un strādāsim uz Liepājas reklamēšanu, būs arī aktivitātes vairākās citās Latvijas pilsētās, arī ārpus Latvijas robežām centīsimies Liepāju nedaudz neordināri iznest Liepājas vārdu zāru. Un tāds ir mūsu darbības princips faktiski. Iznest Liepājas vārdu zārds nozīmē, ka jūs pārsvarā domājat darboties Liepājā, pievilinot uz šejienu. Tieši tā, jo redzēt, kā ir, tagad arī jau pāris mēnešus sabiedrībā ir tendēts tas viedoklis, kad gan turismu klubā, kas norisinās Liepājas domē, ja, kur Liepājas uzņēmējs attiekās un diskutē par Liepājas tēlu, ko šeit var, ko šeit nevar, kas šeit ir. Redzēt, kā ir Liepājā, tas potenciāls ir. Šeit ir gan kultūra vēsturi, ja, gan arī atraktīvā atpūta, kas gan vairāk saistīts ir uz vasaras periodu, bet nav šis te vienotais kopīgais pilsētas mārketings, ja, kur kaut vai tagad, kas ir pēdējos gados nācis augšā šī te sociālie mēdīji, ja, šīs te interaktīvās aktivitātes, kur varbūt tās kaut kādas kampaņas, mini-kampaņas noteikti citās pilsētās. Pilsētā kaut kas ir jānotiek, pilsētā jārada, un šeit tiešām ir potenciāls, kur atpūsties, ko darīt, kur iet, un tieši uz to mēs arī tad mērķēsim, jo abi divi, arī kas ir uzņēmuma vadītājs Rihards Bēziņš, abi esam tādi kā Liepājas patrioti, un šī pilsēta mums pašiem ļoti patīk, un mēs vēlamies, lai šo pilsētu iemīl citi arī. Piedzīvojuma aģentūra, tas nedaudz atgādina Valmierā esošos ežus. Viņi gan vairāk akcentējās uz aktīvo atpūtu, jūs uz piedzīvojumiem un vēl turismas. Redzēt, kā ir šo te piedzīvojuma aģentūru ņēmām tāpēc, ka faktiski esam tāda kā turisma aģentūra, bet šis te turisma aģentūra ir nedaudz jau tautā kā novalkāts. Ja? Un piedzīvojuma aģentūra tāpēc, ka mēs uzskatām, ka katrs ceļojums, katra atpūta, katrai apmeklētībai tam vajag būt kā piedzīvojumam. Un līdz ar to arī mēs nebūsim tādi kā turisma aģentūra, bet centīsimies radīt šos te piedzīvojumus. Katrs pasākums ar šo te mazo devīzi kā piedzīvojums. Mēs vienkārši vēlamies Liepājas viesiem un liepājniekam likt smaidīt. Un tieši tāpēc mēs esam arī šī te piedzīvojuma aģentūra, nevis turisma aģentūra, varbūt nevis kaut kāds piedzīvojumu klubs. Vienkārši komplekss turismu kompānija, kura cenšas rast piedzīvojumi ikreiz, kad cilvēks apmeklē Liepāju. Bet šis ir īstais brīdis, lai sāktu šādu uzņēmēju darbības veidu? Es domāju, ka šis faktiski ir tā, ka neviens brīdis jau nav tas neīstais. Uzņēmēja darbība var sākt jebkad, ja, bet un redzēt, kā ir. Jūs pieminējāt Valmieru, jūs pieminējāt Ežus, un faktiski, ja mēs paskatāmies tādā kontekstā Latvijas mērogā, tad šie te piedzīvojumi, ja arī šīs te piedzīvojumi sacensības kaut kas neordinārs vairāk vai mazāk notiek Zemgalē, Vidzemē. Ja, Eži darbojās arī Kurzemē. Arī Kurzemā, bet mums ir tas mērķis vispār arī Liepāju akceptēt kā aktīvā turisma, arī aktīvās atpūtas tiešām Kurzemes galvaspilsēta, un varbūt arī Latvijas galvaspilsēta, ja, kurā arī, kad ir Liepājā, norisinās kaut kas atraktīvs un interesants. Bet tos pašus ežus jūs uzskatāt par saviem konkurentiem, jeb jums tomēr ir cits tas faktiski ir tā, ka tad, kad mēs pētījām šos te konkurentus un domājam arī šo te aģentūras nosaukumu un tādā garā, mēs neskatījāmies uz konkurentiem, mēs vienkārši akceptējām šīs te problēmas, izvērtējām, kas Liepājā un Kurzemē pietrūkst. Tīri marketinga ziņā un tīri turisma ziņā un aktīvās atpūtas ziņā. Un tāpēc izdomājām vienkārši darboties un
Bet, viena lieta ir reklamēt Liepāju, pievilināt šeit, bet pašiem tā jābūt kaut kāda peļņa. Šobrīd arī visas izmaiņas likumdošanā nav īsti labvēlīgas uzņēmējdarbībai. Tieši tā, bet uz to mēs arī ejam, ja, ka, teiksim, peļņa jau ir tas faktiski, es uzskatu, mums ir tā devīze, kad peļņa nāks pat par sevi, galvenais, lai tev patīk tavu nodarbošanās, ja. Protams, sākums būs grūtāks, un varbūt sākums nebūs tik populārs, un būs daudz grūtības vai kā, bet uz to mēs tagad neskatāmies. Mēs tagad vienkārši darām tas, kas mums patīk, ja. Mēs vēlēsimies to Liepāju reklamēt, vēlēsimies parādīt, ka šeit tiešām ir pilsēta ar potenciālu, kur notiek aktīvas lietas, un tieši tā, un es domāju, ja cilvēkam patīk tas, ko viņš dara, un mums tas patīk, ko mēs darām, tad... Es skatos, jūsu mājaslapā, piemēram, jūsu sadarbības partneri, Redzana Bufete, Promenāda Hotel, Kolums un tā tālāk. Tad viņi ir gatavi ar jums sadarboties ar jaunu kompāniju, ir saskatījuši potenciāli. Ko viņi ir teikuši par jūsu idejām? Esam gājuši pie viņiem un esam mūsu darbības virzienu izklāstījuši. Un, jā, viņi ir noslēguši ar mums sadarbību un labprāt ar mums sadarbosies, jo esam uz plāna parādījuši, ko mēs šeit redzam, kā mēs redzam viņu sadarbību, un starp citu būs arī, šis ir tikai sākums, ka būs arī, ir jau vēl vairāk sadarbības partneri, potenciālie topošie sadarbības partneri, izrādījuši vēlmi sadarboties, jo būsim godīgi, Liepājas turismu uzņēmēji darbojās, viņiem ir savs bizness, viņi darbojās, un viņi ir pelnījuši, lai arī viņu vārdu iznestu uz āru. Un tāpēc mēs vēlamies šīs Liepājas turismu uzņēmēju pērles, turismu uzņēmēju bāzes sasaistīt vienā tādā kā opcijā un vienkārši viņus arī reklamēt un parādīt, ka šeit Liepājā ir. Tas, ko mēs tā galvenā darbība ir, kad Liepājas turismu uzņēmēji ir malači, un mēs viņus vēlamies arī vienkārši ārpus pilsētas robežām arī popularizēt. Un cilvēki sadarbojas, cilvēki faktiski ir ļoti atsaucīgi, un viņi to lietu saprot, kas šeit arī pietrūkst. Un varbūt mūsdienās ir tagad tas stereotips, ka kaut ko vajag darīt nedaudz neordinārāk, un uz to mēs arī tā kā mērķējam. Paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Kurzemes piedzīvojuma aģentūras projekta vadītājs Kristaps Ruicēns. Paldies! Paldies! Bet šobrīd 8:28 minūtes.